Siltajā laikā tradicionāli tiek remontēti ceļi. Tūdaļ izsakosim, kā notiek jauna asfalta liešana. Kritiķi pauž, ka teju puse Latvijas autoceļu ir sliktā stāvoklī, vairums pat uz sabrukšanas robežas. Savulaik Latvijas neatkarības laikā, kad ceļus sāk atjaunot, tie nebija paredzēti tik lielām autotransporta plūsmām. Kad karstās vasaras plus 30 grādi, daudzās valstīs ir tā, ka smagajiem transportiem pa dienu neļauj braukt, kad ir karstais laiks, kad asfalts uzkars. Pie mums, diemžēl, to visu atļāva. Un tas lielā mērā sekmēja arī pātrināja šo ceļu bojāšanos. Šis gads ir iezīmējis vērienīgus ceļu remontdarbus uz vairākiem Latvijas galvenajiem autoceļiem un ielu rekonstrukcijas daudzās Latvijas pilsētās. Darbīgs gads ir arī asfaltbetona ražotājiem, par ko nesūdzas nozares topa 10 esošais ceļu būves uzņēmums Lemminkainen Latvija. Daudz gadu garumā ir pierādījies, ka mēs esam viena no kvalitatīvākajiem ceļu būvniekiem Latvijā. Un pagājušajā gadā mēs dabūjām arī galveno balvu kā kvalitatīvāko melno segumu būvnieki. Un tas noteikti liecina par to, ka tā mūsu kvalitāte ir augstākajā līmenī. Lemminkainen ir viena no lielākajām Somijas būvniecības kompāniju grupām, kas dibināta pirms 100 gadiem. Latvijā tā ienāca 1995. gadā, izveidojot filiāli Rīgā, vēlāk arī Latgalē pie Rēzeknes. Šobrīd Lemminkainen Latvija veic pilnu ceļu, ielu un laukumu būvniecības ciklu. Uzņēmumā aktīvā darba sezona pamatā ir no māja līdz oktobrim, kad noris asfaltbetona segumu būvniecība. Neraugoties uz dārgajām ceļu būves izmaksām, dienā saražotās jaudas sasniedz ap 1500 tonu asfalta. Galvenokārt ceļu būvniecībā izmaksas sastāda asfaltbetons, tas ir transports, un tie ir visi materiāli pamata būvniecībai. Protams, visdārgākais ir asfaltbetons. Rūpnīca ražo visa veida asfaltbetona markas atbilstoši ceļu specifikācijām. Vispirms certificētā uzņēmuma laboratorijā izejvielu paraugiem, šķembām, smiltīm, bitumenam un ķīmiskajām saistvielām vērtē kvalitāti un testē pēc dažādiem parametriem. Nosaka izejvielas cietību, ūdens uzsūkšanās spēju un citus faktorus, lai asfaltbetons būtu kvalitatīvs. Tad tiek veikta asfaltbetona seguma projektēšana, jo katra ceļa seguma veids var atšķirties. Tiek izgatavota maza asfaltbetona seguma masas partija, lai novērtētu gala rezultātu. Tikai tad uzņēmums iepērk izejvielas lielos daudzumos, ko laiž uz ražošanas līnijām. Smiltis iepērk no Latvijas karjeriem, savukārt granītu šķembu frakcijas no Zviedrijas un Norvēģijas piegādātājiem. Iekrāvējs ņem šīs izejvielas un noteiktos daudzumos bēr milzu dozatorā. Izejviela nonāk uz transportiera lentes, kas to tālāk padod apjomīgā maisītājā. Tas samaisa smilti kopā ar šķembām un tālāk padod uz tvertni, kurā pievieno bitumena masu. Maisīšanās notiek augstā līdz 180 grādu temperatūrā. Tad šo karsto asfaltu pacēlājs padod uz uzglabāšanas bunkuriem, zem kuriem nemitīgi piestāja krāvas auto, lai tajos sabērtu asfalta masu. Saņemto krāvu stingri kontrolē un sver uz zemes novietotiem automātiskiem svariem, ko uzrauga operators un kameras. Tālāk saražotā masa nonāk pie autoceļu būvniekiem, vai arī uzņēmums izmanto savu asfaltbetonu segumu objektos, kuros pat labāk Lemminkainen veic ceļu būves darbus. Un tie ir ceļu posmi uz Rīgas apvedceļiem, kā arī ielu rekonstrukcijas darbos Jēkabpilī, Ludzā un Aucē.